Ja Murks pirms Ziemassvētkiem nebūtu bijusi, Toy Story nekad nebūtu radusies. Un vai tu zināji, ka tā neradās tāpēc, ka Pixar vēlējās uztaisīt filmu par rotaļlietām? Tā radās tāpēc, ka Steves Jobs ienīda Disney fantāzijas filmas. Tāpēc apskatīsim Toy Story vēsturi un attīstību, sākot no varoņa iedvesmas līdz brīdim, kad to gandrīz atcēla 3 reizes. Viss sākās, kad jauns animators vārdā Johns Lasseters strādāja Walta Disney studijā. 1982. gadā Lasseters noskatījās Tron motociklu ainu un bija pilnībā apburts ar to, ko dators spēja paveikt. Līdz tam laikam dators izmantoja, lai radītu efektus un dažus fonus, taču Johns sāka sev uzdot daudz ambiciozāku jautājumu. Un, ja būtu iespējams izveidot animācijas filmu šādā veidā, viņa pirmā ideja bija adaptēt drosmīgo mazo tosteri, izmantojot datoranimāciju. Taču Disneya kompānijai tas nebija nemaz interesanti. Disneya skatījumā šī tehnoloģija bija pārāk dārga un nebija jēgas to izmantot, ja tā nepadarīja ražošanu lētāku vai ātrāku. Tāpēc priekšlikums tika noraidīts, un drīz pēc tam Johns Lasseters zaudēja darbu. Tomēr šī neveiksme viņu aizveda uz Lucasfilm grafikas nodaļu. Tur viņš sastapās ar inženieru grupu, kuri arī vēlējās veidot filmas ar datoriem. Tāpēc 1986. gadā Steves Jobs nopirka šo nodaļu un pārvērta to par neatkarīgu uzņēmumu, kuru nosauca par Pixar. Taču Pixar vēl nebija tā studija, ko mēs pazīstam šodien. Tās galvenais bizness bija pārdot datorus un programmas attēlu veidošanai. Mazās animācijas, ko viņi veidoja, kalpoja tikai, lai demonstrētu savu iekārtu jaudu. Viena no šīm animācijām bija Luxo Junior, īsfilma par 2 lampām, kurā mazā lampa kļuva par Pixar simbolu. Patiesībā dators, uz kura tika animēts Luxo Junior, saucās Pixar Image Computer. Ja šodien vēlētos iegādāties jaunu, tas tev izmaksātu apmēram $520,000. Tagad es saprotu, kāpēc Disneys teica, ka tās ir ļoti dārgas. Nu labi, 2 gadus vēlāk parādījās īsfilma, kas visu izmainīja. Teen Toy stāstīja par Tīniju, mazu skārda mūziķi, kurš mēģināja izbēgt no zīdaiņa. Ideja bija vienkārša, bet pirmo reizi šis stāsts tika stāstīts no rotaļlietas skatu punkta, kura baidījās, ka bērns, kuram to vajadzētu mīlēt, to iznīcinās. Teen Toy ieguva Oskara balvu kā labākā animētā īsfilma gadu pēc tās izveides. Un Oskaru saņem Kain, Johns Lasseters un Viljams Rīds. Tas piesaistīja vairāku lielu studiju uzmanību, taču 1991. gadā notika kas interesants. Disneys uzdrošinājās sadarboties ar Timu Bērtonu. Šī bija pirmā reize, kad viņi strādāja ārpus saviem studijām, jo līdz šim bija veidojuši tikai zīmētās animācijas. Savukārt šī būtu stopkadra filma, kuru viņi nosauca par Dīvaino Džeka pasauli. Paldies! Pateicoties šīs filmas milzīgajiem panākumiem, Disneys pieņēma lēmumu sadarboties ar vēl vienu mazu studiju, un tā bija neviens cits kā Pixar. Viņu pirmais darbs bija iecerēts kā televīzijas speciāla izlaidums ar nosaukumu A Teen Toy Christmas, ideja, kas vēlāk iedvesmoja rotaļlietu stāsta sižetu. Jo patiesībā šo stāstu neveidoja Disneys. Viņi tobrīd piedzīvoja uzplaukumu ar princesēm un pasaku stāstiem. Bet Steves Jobs to visu ienīda. Viņš vēlējās laust šo schēmu. Stāsts sekotu Tīnija gaitām pēc tam, kad viņu pameta degvielas uzpildes stacijā, līdz viņš nonāca bērnu dārzā, kas bija pilns ar rotaļlietām, kuras neviens nevēlējās. Disneys domāja, ka šī ideja varētu pārvērsties kaut kam daudz lielākam. Tāpēc 1991. gadā abas kompānijas parakstīja līgumu par $26 miljoniem, lai izveidotu 3 animētas pilnmetrāžas filmas. Taču tas bija ārkārtīgi riskanti Pixar. Ja kāda no šīm filmām ciestu neveiksmi, viņiem viss beigtos. Pirmā lielā problēma bija tā, ka viņiem nebija ne jausmas, kādu filmu viņi prezentēs. Tāpēc viņi nolēma turpināt ar Tīnī ideju. Tādējādi pirmajā rotaļlietu stāsta versijā galvenie varoņi bija Tīnī un vēda runātāja Lelle. Nākamā lielā problēma bija tā, ka abi varoņi gribēja tieši to pašu – atrast bērnu, kurš ar viņiem spēlētos.
Un Disnejs norādīja uz kaut ko diezgan acīm redzamu. Ja abi domā vienādi, starp viņiem nav nekādas interesantas konflikta. Tāpēc stāsts pārvērtās par draugu filmu, par diviem pilnīgi pretējiem tēliem. Viens būtu veca rotaļlieta, kas baidās tikt aizvietota, bet otrs būtu jaunā rotaļlieta, kas ierastos, lai atņemtu visu uzmanību. Tīnijs sāka pārvērsties par darbības figūru. Sākumā viņš bija kareivis, līdzīgs G.I. Joe. Pēc tam viņam piešķīra kosmosa tēmu un vienkāršus vārdus. Dīvainus, piemēram, Lunārais Laris un Tempus Morfs. Beigās viņu nosauca par Bas Gaismas gads, par godu astronautam Bazam Aldrinam. Viņa tērps aizguva elementus no Apollo programmas astronautiem un tā laika darbības figūrām. Zaļo un violetu krāsu izvēlējās Džons Lasseters un viņa sieva Nensija, jo tās bija viņu iecienītākās krāsas. Tātad tagad radās jautājums, kāda rotaļlieta varētu būt pilnīgi pretēja kosmosa sargam? Kaubojs. Ventriloķa lelle tika pārvērsta par kauboju. Kaubojs. 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 Mehānisms bija iedvesmots no Kaspera lelles, kas Džonam Lasseteram bija bērnībā. Sākumā Vudijs joprojām saglabāja milzīgo žokli un satraucošo ventriloķa lelles izskatu. Pamazām viņa seja kļuva arvien maigāka un beigās viņš ieguva auduma un plastmasas izskatu, kādu mēs visi pazīstam. Arī otrā plāna tēli tika mainīti, un Joss Whedons palīdzēja pārveidot Bazu. Pirmajās versijās viņš zināja, ka ir rotaļlieta, bet Whedons ierosināja, ka viņš būtu pilnīgi pārliecināts, ka ir īsts kosmosa sargs. Viņš pievienoja arī Reksu un vēlējās, lai Barbija ieņemtu nozīmīgu lomu. Taču Mattel atteicās viņiem aizdot Barbiju. Uzņēmums uzskatīja, ka katrai meitenei pašai jāiztēlojas Lēlis personība un nevēlējās, lai filma izlemj, kas ir Barbija. Šī iemesla dēļ viņas vietu ieņēma Betija. Arī Hasbro neļāva parādīties G.I. Joe, īpaši tāpēc, ka Sids grasījās viņu iznīcināt, un tā radās Combat Carl. Tagad viss sāka iegūt formu, taču Disnejs joprojām prasīja, lai filmai būtu drosmīgāka un pieaugušāka personība, un Pixars paklausīja. Un tādēļ Pixars gandrīz iznīcināja savu filmu. Lai padarītu Vudiju drosmīgāku, scenāristi viņu pārvērta par egoistisku, cietsirdīgu un agresīvu tēlu. Šajā versijā Vudijs nejauši neizmeta Bazu pa logu, viņš to izdarīja tīšām un pēc tam draudēja pārējiem rotaļlietām, lai viņi viņam neiebilstu. Toms Hanks bija viens no pirmajiem, kurš pamanīja problēmu. Ierakstot savas dialoga rindas, viņš jautāja, kāpēc Vudijs bija kļuvis par pilnīgu muļķi. 1993. gada 19. novembrī Pixar prezentēja šo versiju Disneja vadītājiem, un reakcija bija tik slikta, ka šī diena studijā kļuva pazīstama kā Melnā piektdiena. Disnejs apturēja rotaļlietu stāsta ražošanu. Pēc gandrīz 2 gadu darba Pixar pirmais pilnmetrāžas animācijas filmas projekts varēja tikt pārtraukts vēl pirms tā pabeigšanas. Džons Lasseters lūdza pēdējo iespēju. Komandai bija 2 nedēļas, lai pierādītu, ka viņi var filmu izglābt, un šajā laikā Steves Jobs bija spiests finansēt filmu, līdz Disnejs atkal iesaistījās projektā. Viņi izņēma Vudija nežēlību, atjaunoja Baza nevainīgumu un koncentrēja stāstu uz 2 rotaļlietām, kuras kļūdījās, bet varēja iemācīties uzticēties viena otrai. Jaunā versija nostrādāja, un Disnejs atļāva turpināt filmas ražošanu. Gadus vēlāk Toms Hanks atklāja, ka viņš, Tims Allens un pārējie aktieri jau bija ierunājuši apmēram 80 minūtes no tās sižeta versijas, kas beigās tika pilnībā izmesta. Pēc Disneja atgriešanās filmas veidošanā viņi nāca klajā ar idejām, kas pēc viņa domām bija diezgan inovatīvas un interesantas. Viņi vēlējās, lai rotaļlietu stāsts kļūtu par mūziklu. Disnejs jau no pašiem pirmsākumiem vēlējās visu sabojāt. Scenārijs tagad šita iestrēdzis. Disneja scenāristi nesaprata, ka stāsts ir par rotaļlietām, nevis par bērniem, kuri ar tām spēlējas. Tāpēc viņi turpināja pievienot cilvēku tēlus, līdz ieradās Joss Whedons, kurš ātri saprata, ko Pixar vēlējās pastāstīt, un beigās radās stāsts, ko mēs šodien pazīstam. Tā laika tehnoloģijas nespēja izveidot cilvēkus, matus vai audumus ar tādu reālismu, kādu mēs redzam šodien. Tāpēc filmas veidošana par rotaļlietām bija ideāls lēmums.
Plastmasa, koks un cietas virsmas bija tieši tās lietas, ko datori varēja vislabāk attēlot. Tā radās ne tikai Vudijs un Bass, bet arī tādas rotaļlietas kā kartupeļgalva, Reksis un visi pārējie varoņi. Patiesībā arī kartupeļgalvai ir diezgan pārsteidzošs stāsts. Rotaļlietu izgudroja George Lerners, un sākotnēji tajā pat nebija plastmasas kartupeļi. Bērniem bija jāliek detaļas uz īstiem kartupeļiem. Krams, cūciņas formas krājkase, pārstāv bērnu tradīciju, kas pastāv jau gadsimtiem ilgi – monētu glabāšanu krājkasītēs cūciņās. Lemijs, binokļa rotaļlietā ar acīm, tika iedvesmots no Robbing Eyes, rotaļlietas, ko 1982. gadā izgatavoja Tommy. Un iedvesma Endija vārdam bija par godu Andrijam. Endijs Van Dams, profesors Braunas universitātē, bija skolotājs daudziem rotaļlietu stāsta veidotājiem un animatoriem. Savukārt ļaunais Sids Philips tika iedvesmots no kāda bijušā Pixar darbinieka, kurš iznīcināja rotaļlietas, lai radītu jaunus briesmoņus no iepriekšējo leļu dažādām detaļām. Bet vai jūs kādreiz esat aizdomājušies, kāpēc visi Endija draugi izskatās pēc Endija? Un nē, tas nebija tikai tāpēc, ka viņi bija slinki, jo tajā laikā animēt cilvēku tēlus bija diezgan dārgi, jo bija ļoti grūti atdarināt ādas tekstūru. Tāpēc Pixar nolēma ietaupīt laiku un naudu, vienkārši klonējot jau esošo Endija dizainu. Neskatoties uz to, radīt rotaļlietu stāstu bija neprāts. Tā vairāk nekā 114,000 kadru prasīja apmēram 800,000 apstrādes stundu. Mēs runājam par aptuveni 91 gadu, ja viens dators to būtu darījis bez apstājas. Pixar izmantoja 117 datorus, un katra kadra animēšana vidēji varēja aizņemt 3 stundas. Viss studijas kolektīvs spēja izrenderēt mazāk nekā 30 sekundes filmas dienā. Patiesībā savā produktīvākajā nedēļā Pixar spēja izrenderēt tikai 3,5 minūtes no visas filmas. Tagad mēs varam saprast, kāpēc daži cilvēku tēli, piemēram Endijs un Sids, izskatās daudz dīvaināki nekā rotaļlietas. Komanda darīja kaut ko tādu, kam vēl nebija noteikumu, rīku vai iepriekšēju piemēru. Pat tad, kad filma beidzot bija pabeigta, visi teica, ka tā bija vizuāli briesmīgākā filma, ko viņi jebkad varēja uztaisīt. Neskatoties uz visu šo, Disnejs vēlējās riskēt un izlaist rotaļlietu stāstu kinoteātros. Un 1995. gada 22. novembrī rotaļlietu stāsts nonāca uz lielā ekrāna. Neskatoties uz visu, pretēji visām prognozēm, filma tika iemīlēta jau no pirmās demonstrācijas. Filmas budžets bija aptuveni $30 miljoni, un beigās tā visā pasaulē nopelnīja apmēram 374 miljonus. Tāpat tā kļuva par pirmo animācijas filmu, kas tika nominēta Oskaram par scenāriju, un Džons Laseters saņēma īpašu balvu par pirmās datoranimētās filmetrāžas filmas režiju. Tieši tā, Disnejs vispirms viņu atlaida, un pēc tam viņš atgriezās ar pilnu jaudu. Taču pats svarīgākais pavērsiens notika ārpus balvu pasniegšanas. Pēc rotaļlietu stāsta visi studiji saprata, ka datoranimācija nav nekas neiespējams. Patiesībā tā bija nozares nākotne. Tātad filma par rotaļlietām izklausījās kā radīta preču pārdošanai, vai ne? Bet pirms pirmizrādes gandrīz neviens uzņēmums nevēlējās ražot Vudija un Buzza rotaļlietas. Rotaļlietu ražotājiem parasti bija nepieciešami no 18 mēnešiem līdz 2 gadiem, lai sagatavotu jaunu līniju. Un Disnejs ieradās pārāk vēlu, tāpēc vairākas kompānijas atteicās no licences. Vienīgā, kas uzdrošinājās, bija maza Kanādas kompānija vārdā Thinkway Thinker. Rezultāts bija pilnīgi pretējs. Figūriņas tika izpirktas un nebija pietiekami daudz Buzza gaismas gada rotaļlietu visiem bērniem, kuri Ziemassvētkos vēlējās tādu iegūt. Pirmās 250,000 katra varoņa figūriņas tika ātri izpārdotas. Un gadu gaitā Vudijs un Bass pārsniedza 25 miljonus pārdoto rotaļlietu, Disnejs iztērēja apmēram $20 miljonus reklāmai.
Taču tādi zīmoli kā Burger Kings, Coca-Cola, Pepsi un Peiles pievienoja vēl apmēram $125 miljonus ar rotaļlietu stāstu saistītajās akcijās. Rotaļlietu stāsts vairs nebija tikai stāsts par rotaļlietām, tas bija pārvērties par mašīnu, kas pārdod īstas rotaļlietas. 1996. gadā filma iznāca VHS formātā un pirmajā gadā pārdeva vairāk nekā 21 miljonu kopiju. Tajā pašā gadā Pixar radīja Toy Story Treats. Īsas animācijas filmiņas, kas ilga no 10 līdz 30 sekundēm, tika rādītas reklāmu laikā sestdienas multenēs kanālā ABC. Televīzijas kanāls uzstāja, ka tās nav VHS reklāmas, jo produkts nekad netika pieminēts. Taču interesanti, ka tās sāka rādīt tikai dažas nedēļas pirms filmas nonākšanas pārdošanā. Tāpat parādījās arī pirmā rotaļlietu stāsta videospēle, grāmatas, apģērbs, apavi, datorprogrammas un pat Disney on Ice izrādes. Rotaļlietu stāsts bija izlauzies ārpus ekrāna, un Disnejs vēlējās pēc iespējas ātrāk otro filmu. Sākotnēji rotaļlietu stāsts 2 pat nebija paredzēts rādīt kinoteātros. Disnejs to pasūtīja kā turpinājumu, kas tiktu izdots tieši VHS formātā. Tāpēc Pixar izveidoja daudz mazāku komandu nekā pilnmetrāžas filmai. Tas bija tāpēc, ka studija strādāja pie filmas par kukaiņiem. Bet, kad Disney ieraudzīja pirmās ainas no rotaļlietu stāsta 2, viņi saprata, ka filmai ir potenciāls kļūt par kases grāvēju. Viņi pilnībā mainīja plānus, un Toy Story 2 beigās tika izlaista kinoteātros visā pasaulē. Projekts kļuva lielāks, animācija kļuva detalizētāka, dekorācijas kļuva lielākas, un Vudijs atklāja, ka viņš nav vienkārši parasts kaubojs. Viņš bija bijis sens televīzijas šova zvaigzne, kas saucās Woody Rodeo. Mums ir arī Džesija, šāvējs un smirdīgais pīts. Taču, kamēr stāsts bija par aizmirstām rotaļlietām, Pixar gandrīz pazaudēja visu filmu. 1998. gadā kļūdaina komanda sāka dzēst failus no serveriem. Personāži pazuda no ainām, kamēr animatori mēģināja strādāt. Kad viņiem izdevās to apturēt, apmēram 90% filmas bija izdzēsta. Arī drošības rezerves kopija nedarbojās pareizi. Un filma izdzīvoja pateicoties Galdīnai Sūsmanai, tehniskajai uzraudzītājai, kura strādāja no mājām, lai pieskatītu savu mazuli, un viņas datorā bija nesena kopija. Komanda aizveda datoru uz Pixar, ietītu sagās un izturoties pret to tā, it kā viņi nestu bērniņu Jēzu uz biroju. Viņiem izdevās atgūt projektu, un tad Pixar nolēma, ka tas jāizdzēš vēlreiz. Un šoreiz tas tiešām bija apzināti. Džons Laseters noskatījās filmu un uzskatīja, ka stāsts nav pietiekami labs, lai to izrādītu kinoteātros. Disney atteikās mainīt pirmizrādes datumu, tāpēc Pixar gandrīz visu filmu pārbūvēja tikai 9 mēnešu laikā. Komanda strādāja līdz spēku izsīkumam, vairāki animatori guva traumas no atkārtotas slodzes un karpālā kanāla sindromu. Nogurums sasniedza tik bīstamu līmeni, ka kāds darbinieks atbraucot uz studiju aizmirsis savu mazuli automašīnā. Par laimi viņu izdevās izglābt. Rotaļlietu stāsts 2 beidzot tika izlaists 1999. gada 24. novembrī. Tās izmaksas bija apmēram $90 miljoni, bet ieņēmumi pārsniedza 500 miljonus. Filma pat pievienoja viltotus filmēšanas kļūdu kadrus titru laikā, it kā Vudijs un Buss būtu īsti aktieri. Tomēr viena no šīm jokiem rādīja smirdīgo Pītu, kurš piedāvā lomas 2 Bārbijām. Jā, pēc pirmās veiksmes Mattel beidzot piekrita aizdot viņiem Bārbiju. Es varu jums dabūt lomu rotaļlietu stāstā 3. Piedodiet, vai šis ir dublis? No meitenes bija patiesas prieks. Un ja kādreiz vēlēsieties, lai sniedzu jums aktieru meistarības padomus, ar prieku palīdzēšu. Uz redzēšanos! 2019. gadā Pixar izņēma šo ainu no jaunajām versijām tās līdzības dēļ ar varas ļaunprātīgu izmantošanu, par ko tika ziņots Holivudā. Vai atceries Al rotaļlietu veikalu? Šīs rotaļlietu veikals ir iedvesmots no īsta rotaļlietu veikala San Francisco, kas saucas Jeffrey's Toys. Taču frančīze tikai sāka augt. Pēc 2 filmām skatītāji jau zināja, ka Buss ir figūra, kas balstīta uz izdomātu kosmosa sargu, tāpēc jautājums bija diezgan loģisks.
Kāda bija īstā Buza vēsture? Disnejs atbildēja ar Buzs gaismas gads, zvaigžņu komandas piedzīvojums sākas. Animācijas filma, kas tika izlaista tieši VHS formātā 2000. gadā. Stāsts sākās rotaļlietu stāsta pasaulē. Rotaļlietas sapulcējās, lai skatītos filmu, kuras galvenajā lomā bija Buzs. Un pēc tam animācija pārgāja no 3D uz 2D, lai parādītu viņa piedzīvojumus cīņā pret Zorgu. Tims Alens atkal atveidoja Buzu filmā, bet televīzijas seriālā viņu aizvietoja Patriks Vārburtons. Vārbutons. Es nedomāju, ka šie ir tie 3 mazie zaļie vīriņi, kas pazuduši. Es nedomāju, ka tie ir mazie zaļie vīriņi. Baza Lightyeara zvaigžņu komandai bija 65 sērijas, ja ieskaitām tās sākotnējo filmu, kas sadalīta 3 daļās. Filma pirmajā nedēļā pārdeva apmēram 3 miljonus eksemplāru. Tāpat tā ieguva savu video spēli un palīdzēja Buzam kļūt par ko vairāk nekā tikai vienu no Endija rotaļlietām. Vudijs un Baza gandrīz turpināja bez Pixar. Lai gan Disnejs un Pixars bija radījuši dažas no veiksmīgākajām tā laika filmām, viņu attiecības pamazām sāka sabrukt. Steve's Jobs vēlējās, lai Pixars saglabā kontroli pār savām nākotnes filmām, bet Disnejs nebija gatavs atdot tik ienesīgu frančīzi. 2004. gadā sarunas beidzās, un Pixars paziņoja, ka meklēs citu izplatītāju. Problēma bija tā, ka Disnejam joprojām piederēja tiesības uz šiem tēliem, un viņi varēja veidot turpinājumus bez Pixara. Tāpēc Disnejs izveidoja studiju ar nosaukumu Circle 7 Animation un sāka veidot savu rotaļlietu stāsts 3 versiju. Tajā stāstā Buzam sāka rasties problēmas, un viņi nosūtīja uz rūpnīcu Taivānā. Kad rotaļlietas atklāja, ka visi Baza Lightyeara modeļi tika izņemti no tirgus, lai tos iznīcinātu, Vudijs, Džesija un pārējie paši sevi nosūtīja pa pastu, lai viņu izglābtu. Šī filma tika attīstīta tik tālu, ka tā jau bija scenāriji, dizaini un animācijas izmēģinājumi. Rotaļlietu stāsts gandrīz tika sadalīts 2 daļās – oriģinālajās Pixar filmās un Disneja turpinājumos. Taču 2006. gadā Bobs Aigers pārņēma Disneja vadību un nolēma, ka Pixar zaudēšana būtu milzīga kļūda. Tāpēc Disneja iegādājās studiju par $7,4 miljardiem. Viņi slēdza Circle 7 un atcēla to rotaļlietu stāsts 3 versiju. Frančīze atgriezās pie saviem radītājiem, un viņi nolēma atvadīties no Endija. Lai radītu jauno rotaļlietu stāsts 3, Džons Laseters, Pīts Dokters, Andrews Stantons un Lee Unkriks atgriezās tajā pašā būdiņā, kurā viņi bija izstrādājuši pirmo filmu. Viņu pirmā ideja arī nestrādāja, tāpēc viņi atkal noskatījās rotaļlietu stāsts 1 un rotaļlietu stāsts 2 un atrada jautājumu, kuru stāsts gadiem ilgi bija izvairījies uzdot. Kas notiktu, kad Endijs beidzot izaugtu? Lee Unkriks palika režisora amatā, un filma pārvērta Sunnyside par viltus solījumu. Tehnoloģijas bija tik ļoti mainījušās kopš 1999. gada, ka oriģinālie Vudija, Baza un pārējo modeļi vairs nevarēja tik pareizi modificēti ar jaunajām programmām. Pixar nācās tos pārbūvēt detaļu pa detaļai un no jauna ievietot katru locītavu, tekstūru un materiālu. Tāpēc varoņi saglabā savu oriģinālo dizainu. Taču tagad mēs varam redzēt Vudija šuves, viņa apģērba šķiedras, Bazas skrāpējumus un daudz realistiskāku apgaismojumu. Rotaļlietu stāsts 3 pirmizrādi piedzīvoja 2010. gada 18. jūnijā un pārvērta atvadas starp jaunieti un viņa rotaļlietām par vienu no atmiņā paliekošākajiem Pixar nobeigumiem. Filma nopelnīja vairāk nekā $1,66 miljonus. Tā bija pirmā animācijas filma, kas pārsniedza $1 miljardu, un tā saņēma 5 Oskara nominācijas, tostarp labākā filma. Tā arī ieguva balvas kā labākā animācijas filma un labākā oriģināldziesma. Viss šķita, ka ir beidzies ideāli. Endijs bija izaudzis. Rotaļlietām bija jauna saimniece vārdā Bonija, un Pixar bija pabeidzis triloģiju, kurā neviena filma nebija slikti uzņemta. Taču Disnejs neļāva varoņiem pazust. Tā vietā, lai uzreiz veidotu 4. filmu, Pixar sāka rādīt rotaļlietu mazos piedzīvojumus kopā ar Boniju. 2011. gadā iznāca Brīvdienas Havaju salās, kur Kens un Barbija palaida garām savu ceļojumu uz Havaju salām un pārējās rotaļlietas mēģināja to atdarināt istabā. Tajā pašā gadā parādījās arī Mazais lielais Buzs, kur restorāna Mazais Buzs samainījās vietām ar īsto Buzu.
Un 2012. gadā iznāca Fiestasaurus Rex, kur Rex kļuva par ballītes karali vannas istabā. Šīs 3 īsfilmas bija pazīstamas kā rotaļlietu stāsta īsfilmas. Pēc tam sekoja 2 īpašie televīzijas raidījumi, katrs apmēram 22 minūtes garš. Rotaļlietu stāsta šausmas pirmizrādi piedzīvoja 2013. gadā, un Džesija kļuva par galveno varoni spriedzes pilnā stāstā, kas norisinājās moteļa iekšienē. Rotaļlietu stāsts Aizmiesti laikā iznāca 2014. gadā un iepazīstināja ar kaujas dinozauriem. Dinosauru rotaļlietas, kas tāpat kā būs pirmajā filmā, nezināja, ka ir rotaļlietas. Frančīze turpināja augt arī videospēļu jomā. Rotaļlietu stāsts 2 Buss gaismas gads nāk palīgā bija kļūsi par vienu no atmiņā paliekošākajām spēlēm. Rotaļlietu stāsta sacīkšu spēle iznāca 2001. gadā, un rotaļlietu stāsts 3 spēle tika īpaši iemīļota tās Toybox režīma dēļ, kas ļīva veidot un kontrolēt rotaļlietu pasauli, nesakojot filmas sižetam. Pēc tam varoņi parādījās spēlē Disney Infinity, un 2019. gadā viņi ieguva savu pasauli Kingdom Hearts 3 spēlē. Un reālajā dzīvē rotaļlietu stāsta Midway Mania tika atklāta 2008. gadā. Pēc tam Francijā, Hongkongā, Šanhajā un Floridā tika izveidotas rotaļlietu stāsta tematiskās zonas, kas izstrādātas tā, lai apmeklētāji justos kā rotaļlietas Endija pagalmā. Un 2013. gadā notika viena no dīvainākajām frančīzes tendencēm. Internetā kļuva populāra ideja kliegt Endijs nāk Disneja parku rotaļlietu stāsta varoņi priekšā, un tie tad nokrita zemē un izlikās par nedzīvām rotaļlietām. Noslēpums vairs nebija jautrs, kad visi sāka to atkārtot. Šī prakse beidzās, jo atkārtota mešanās zemē kļuva par risku gan aktieriem, gan apmeklētājiem. Rotaļlietu stāsts jau bija filmas, īsfilmas, seriāli, videospēles, izrādes, atrakcijas un absurdi daudz preču. Taču vēl nebija atbildēts, kas notiks ar Woodiju pēc Endija. Kad tika paziņots par rotaļlietu stāstu 4, liela daļa skatītāju domāja, ka tai nevajadzētu eksistēt. 3. filma jau bija devusi ideālas beigas. Pat pašā Pixar zināja, ka 4. daļai būs jēga tikai tad, ja tā atradīs vēl vienas beigas. Ne Endijam, bet Woodijam. Produkcija sākās ar Džonu Lasseteru kā režisoru un stāstu par Woodiju un Betiju, taču projekts vairāk kārt mainījās. Lasseters atstāja režisora amatu, viņa vietu ieņēma Džošs Kadijs, un aptuveni 3/4 no oriģinālā scenārija tika pārrakstītas. Noslēguma stāstā tika iepazīstināts Forkijs, priekšmets, ko uztaisīja Bonija un kurš nesaprata, kāpēc viņš ir dzīvs. Un šeit vizuālā attīstība bija milzīga. Pixar varēja radīt lietu, putekļus, zirnekļu tīklus, audumus un atspulgus, kas 1995. gadā bija neiespējami. Viņi pat pievienoja nelielas plaisas Betijas matu emaļā, lai atgādinātu, ka viņi joprojām ir no porcelāna. Dons Rikls, kurš ierunāja kunga kartupeļu galvas balsi, bija miris 2017. gadā, pirms paspēja ierakstīt savas jaunās replikas. Viņa ģimene lūdza, lai tēls paliek filmā. Tāpēc Pixar pārskatīja 25 gadu ierakstus, izgrieztās ainas, videospēles un reklāmas materiālus, lai izveidotu viņa dialogus. Un rotaļlietu stāsts 4 pirmizrādi piedzīvoja 2019. gada jūnijā, un tas nopelnīja vairāk nekā $1073 miljonus un ieguva Oskaru kā labākā animācijas filma. Woodijs beidzot atstāja Boniju, lai ceļotu kopā ar Betiju un palīdzētu citiem pazudušajiem rotaļlietām. Atkal šķita, ka tas ir beigas. Un atkal tā nebija. Tajā pašā gadā, kad iznāca rotaļlietu stāsts 4, Disnejs izlaida arī Forkijs uzdod jautājumu. Sērijā bija 10 īsfilmas, kurās Forkijs uzdeva jautājumus, piemēram, kas ir nauda, mīlestība, laiks, māksla, dators vai draugs. 2020. gadā iznāca īsfilma Lampas dzīve. Šī īsfilma paskaidroja, kas notika ar Betiju tajos gados, kad viņa bija šķirta no Woodija. Un 2021. gadā Pixar Popcorn ietvēra citas nelielas frančīzes parādīšanās, piemēram, Baza vingrošanas rutīnu un Dūkija un Bonijas piedzīvojumu. Rotaļlietu stāsts turpināja radīt stāstus, neizlaižot jaunu galveno filmu. Tad Pixar atgriezās pie jautājuma, ko Endijs uzdeva jau pirmajā filmā. Kas bija tas cilvēks, kurš bija iedvesmojis Baza gaismas gada rotaļlietu? Pixar prezentēja Gaismas gads kā filmu, kuru Endijs it kā bija redzējis, pirms viņš vēlējās savu Baza gaismas gada figūriņu.
Šoreiz tas nebija rotaļlieta, kas domāja, ka ir kosmosa sargs. Tas bija īsts pilots, kurš bija iesprostots tālā planētā. Šī iemesla dēļ Tims Allens neatgriezās. Pixar izvēlējās Krisu Evansu, lai atšķirtu cilvēku varoni no rotaļlietas versijas, taču šis skaidrojums sajauca lielu daļu skatītāju. Jau kopš 2000 gada pastāvēja Baza gaismas gada zvaigžņu komanda kā seriāls, kas it kā bija iedvesmojis rotaļlietu. Tagad Pixar piedāvāja vēl vienu šī paša izcelsmes stāsta versiju, bet ar jauniem tēliem un atšķirīgu stāstu par zvaigžņu komandu. Filma tika arī aizliegta un nesaņēma atļauju pirmizrādei vairākās valstīs, jo tajā bija īsa skūpsta aina starp sieviešu pāri. Disnejs atteicās izņemt šo ainu, un tā gaismas gads izmaksāja aptuveni $200 miljonus, un visā pasaulē ieguva tikai $226 miljonus. Tā bija pirmā lielā finansiālā neveiksme frančīzei, kuras 4 galvenās filmas bija milzīgi panākumi. Tāpēc nākamais projekts atgriezās pie rotaļlietām. 2023. gadā Disney apstiprināja, ka rotaļlietu stāsts 5 ir izstrādē. Šoreiz stāsts tika uzticēts Andrew Stantonam, vienam no scenāristiem, kurš bija veidojis pirmo filmu un piedalījies visās iepriekšējās daļās. Jaunā filma kļuva arī par pirmo galveno daļu, kas tika izveidota bez Džona Lassetera līdzdalības, kurš bija pametis Pixar vairākus gadus iepriekš. Bet pēc 5 filmām, kas vēl varēja aizvietot rotaļlietas ar kaut ko, ar ko tās iepriekš nebija saskārušās? Atbilde bija gandrīz visu mūsdienu bērnu priekšā – ekrāns. Rotaļlietu stāsts 5 pirmizrādi piedzīvoja 2026. gada 19. jūnijā pirmajā nedēļas nogalē, tā visā pasaulē nopelnīja $312 miljonus. Labākā pirmizrāde visā frančīzē. Līdz jūlijam filma jau tuvojās 800 miljoniem un joprojām tika rādīta kinoteātros. Tās produkti joprojām gadā rada gandrīz $1 miljārdu ienākumus. Tā ir 10 atrakciju, 4 tematiskās zonas, viesnīcas, videospēles, seriāli, īsfilmas un varoņi, kas joprojām tiek pārdoti bērniem, kuri pat vēl nebija dzimuši, kad Endijs atdeva savas rotaļlietas. Bet nu, draugi, kurš no visiem rotaļlietu stāsta posmiem ir tavs mīļākais? Atstāj savu atbildi komentāros. Uz redzēšanos, kauboji!